Jums jāsaka. Jā! Esiet sveicināti stulbajās ziņās. Ar jums šovakar būs Valdis Ganējs un... pat nopietnība Antons. Jā. Sākumā ar top 3. Un šoreiz top 3 labākās grāmatas. 3. vieta – Mūsu gāzes, pirmdienas stāsts. Japāņu grāmata bērniem, kas stāsta par dabīgiem procesiem, piemēram, pirkšanu. 2. vieta – Ko tev saka tava kaka? Pamatīgi ilustrētais izdevums brūnajos vākos noteikti patiks jebkuram attīstības humora cienītājiem. Bet 1. vieta – Viss, ko vīrieši zina par sievietēm. Patiesākā un īsākā grāmata, jo visas lapas puses ir tukšas. Tā ir pārdota 3 miljonos eksemplāru un tulkota daudz valodās. Tā kā ir sācies jaunais mācību gads, stulbās ziņas mums piedāvā dažas interesantākās skolotāju piezīmes. Tātad, Liena gribēja līdzināties Britnijai Spīrsai un noskava savus mācu māju 3 stundā. Jūsu dēls drupinoši naudas krītu. Jūsu dēls runā nevienam nezināmā valodā. Arnis savojāja gaisu klasē, piecēlās un aizvien pateica, ka tas midoņā nesēdēšot. Lēsma pārreiz vaigiem cirkli. Jā, un tagad stulbo ziņu laika ziņas pavēstīs Bumba. Paldies! Cerams, ka viss kārtībā. Un laiks mūsu galvenajai ziņai. Austrijā kāds vīrietis pavilcis 7 automašīnas ar savu kājas īkšķu nagu. Vairāk par šo mums pastāstīs korespondents Kaķis tieši no Austrijas. Paldies! Un atzīsimies, ka vīrietis tiks nogādāts slimnīcā, jo priecājoties par rekordu izskrējis stulmā esošās ielas, kur ir notriekusi automašīna. Bet tagad sporta ziņas. Esiet sveicināti sporta ziņās, ar kopā jums šokar būšu es Kārs Lielais. Un tā sākam ziņas. Šakils Onīls savulaik teica, ka trapīja pie spēles grožogu bumbu grozā no augšas, lupatās salauza groza vairogu, un par to viņš dabūja 3 nedēļas sēdēt pie zemes soļa. Šodien boksā gadījušās traumas un nāves gadījumi, bet neviens no tiem nav nopietnis. Šodien mūsu valsts olimpieši 3 reizes kāpj uz goda piedestāla, un visas 3 reizes organizatoriem nācās nopietni papulēties, lai viņus no turienes aizītu. Tās bija man šodienas sportziņas, un tiksimies gan jau vēl kādu citreiz. Paldies, ka skatījāties mūsu stulbās ziņas, un Tiksimies nākamēnes, vai arī agrāk. jābēr. Tā kā sācies jaunais mācību gads, stulbās ziņas jums piedāvā dažas interesantākās skolotāju piezīmes. Pirmā. Liena gribēja līdzināties Britnijai Spīrsai un noskos savu mācu māju 3 stundām. What the fuck? Ai, Eigor, nedomāju. Un tātad, labdien! Šovakar jau šis sveiknaks apmēr. Pagad. Nevajag laik to, vienkārši pogriežīs. Nā. Labvakar. Pie jums šovakar. Krāš! Pie jums tāds jāiet. Es to es tev patiku, vai žaļ. Labi, šodien. Labdien! Es esmu sveicināts stulbajās ziņās. Kas ir? Es nezinu. Pagad. Un tā kā sācies jaunais mācību gads, stulbās ziņas mums piedāvā interesantākās skolotāju piezīmes. Otrā
vieta. Ko tev saka tava kaka? Pamatīgi ilustrētais izdevums brūnajos vākos noteikti patiks jebkuram Latvijas humora cienītājiem. Tā kā sācies jaunais mācību gads, stulbās ziņas un piedāvā dažas interesantākās skolotāju piezīmes. Viena gribēja līdzināties Britnijai Spīrsai un noskot savus matus maitrības stundā. Jūsu dēls turpināt šņaukt krīt. Jūsu dēls runā nevienam nezināmā valodā. Tā kā sācies... Tā kā... Tā kā sācies jaunais mācību gads, stulbās ziņas piedāvā dažas Esiet sveicināti sportziņās. Kopā jums šokar būšu es, Kārs Lieles. Un sāksim ziņas. Šakils Onīls savulaik teju katrā 5. spēlē spraužo bumbu grozā no augšas. Pārfilmēju divu.